veids, kā šis jautājums ir virzīts, formulēts, patiešām liek secināt, ka šeit ir pārkāptas akadēmiskās brīvības robežas, šeit ir diskreditēta Latvijas zinātne un iespējams, ka tas ir vislielākais ļaunums, kas ir nodarīts, ir demotivēti Latvijas zinātnieki. Tikko noslēgusies Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde par fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas pētījumiem. Un, diemžēl, mēs redzam, ka šis politiķu mobbings un uzbrukums akadēmiskajai brīvībai jau nes negatīvas sekas. Jaunie zinātnieki Latvijas klausās šo te sēdi, un mēs visi domājam, vai mums labāk ir pētīt politiski, sociāli sensitīvas tēmas Latvijā. Izskan viedokļi, ka zinātniekiem, tā skaitā jaunajiem zinātniekiem, jau šobrīd ir nopietni jādomā par to, vai izvēlēties politiski un sociāli jutīgas tēmas saviem pētījumiem, vai tomēr mēģināt kaut ko drošāku. Un tas nav nekas cits kā cenzūra. Progresīvie ļoti asi turpinās iestāties par akadēmisko brīvību. 21. gadsimta Eiropas Savienības dalību valstī šāda veida politiski iejaukšanās zinātnē nav pieņemama.